Es sveicināts gada pēdējā dienā. Gads paskrēja ļoti ātri, tik ātri, ka knapi galvā izdevies savilkt aptuveno gada bilanci. Plusus, mīnusus, paveikto, nepaspēto un, protams, arī svarīgāko. Tāpēc īsumā par manu 2025. gadu. Šis bija pirmais pilnais gads Eiropas parlamentā. Jau pašā gada sākumā darbs uzņēma apgrieziens, bez īpašas iesildīšanās. Šogad kā ziņotājs vadīja darbu pie regulas par investīciju veicināšanu Eiropas aizsardzības industrijā. Tas nozīmē arī manu pirmo trialogu sarunas starp Eiropas parlamentu, padomi un komisiju, lai vienotos par regulas gala tekstu. Tā vienkārši sakrita, ka pirmo reizi trialogos redzēju un pieredzēju, personīgi pārstāvot parlamentu un vedot sarunas ar padomas un komisijas pārstāvjiem. Savā ziņā īstas ugunskristības. Starp citu, šī regula stājas spēkā tieši šodien, 31. decembrī. Paralēli tam darbs citās jomās un arī ar citām prioritātēm. Piemēram, atteikšanās no Krievijas gāzes. Salīdzinot ar komisiju un padomi, parlaments gāja uz maksimumu. Pēc iespējas ātrāk izslēgtu Krievijas gāzi no Eiropas tirgus, un lai izslēgtu jebkādus izņēmumus un aizliegumu apiešanas ceļus. Par daļu no tā arī izdevās vienoties trialogos. Ja pasīsimies uz gadu skaitļos, 41 rezolūcija, 13 plenārsesijās debatēts 38 reizes un gandrīz 3000 balsojumu. Ar šiem skaitļiem ir ļoti konkrēts darbs. Eiropas drošība un aizsardzība, atbalsts Ukrainai, spēcīgākas ārējās robežas, enerģētiskā drošība, mazāk birokrātijas un vairāk konkurētspējas. Šis gandrīz nevienam nav gads bijis viegls. Pasaule šodien ir sarežģītāka un haotiskāka nekā tā bija vakar. Un daudziem drošības sajūta izplēna. Un nav arī nekādu garantiju, ka nākamais gads būs vienkāršāks. Dzīvojam laikā, kad daudz kas joprojām ir mūsu pašu rokās. Nākamais esot ugunīgā zirga gads. Arī kā mēs to sauktu, nākamais gads jau pats par sevi neko neizdarīs. Jebkura laika nogriezni piepilda cilvēki ar saviem lēmumiem un rīcību. Tāpēc novēlu drosmi, idejas, iespējas un iniciatīvu. Ne tikai plānos, bet arī darbos. Lai laimīgs jaunais gads!